Šodien braucu no Lēdmanes uz Jēkabpili. Īstenībā no Lobiskroga sākums. Tā, izbraucam no Lēdmanes. Un tagad doma ir braukt apmēram paralēli Koknes šosejai, bet pa Grāns ceļiem, un doma ir nobraukt ļoti tuvu garām Lobes ezeram. Pagrieziens uz Kapus mūžu, protams, ir slītī. Neko. Kāds sanīts. Tā, tūlīt izbrauksim cauri Dzirnavām. Tā pāriet Koknes šosē. Eko Lapsas kungs skrien projām. Jādod ceļš, tā var arī nepamanīt. Un atkal kārtējais kāpums. Pulss atkal kosmosā kaut kur. Man ir nobraukti bišķi vairāk kā 14 kilometri un ir 100 kāpumu metri jau. Tā, kur uzrakst Lobes ezers, tur aiz tiem kokiem, tur
tur ir neredz, bet tur ir Lobas ezers. Tepatās ir sarkana māja ar jumtu sarkanu. Tur var laivu iznomāt no jūra. Un te mēs, ja braucam, tad vienmēr arī ņemam laivas. Uz līņiem obligāti jāatbrauc kādu reizi gadā vismaz. Tagad es braukšu pa labi un apkārt ezeram. Braucam cauri smukam mežiņam un putniņi mums izklaidē. Un kāds zvērs mūk projām. Bijusī skumjā pamestā sabrukusī skola jau otro reizi iekļūst manā brauciena video. Pirmo reizi es viņu te nofilmēju pagājušajā gada augustā. Nu, labāk nekas nav palicis, bet nu, tāda viņa mums tas stāv. Kaut viena no retajām vietām, kur var redzēt Lobas ezeru. Reku tur tālumā. Viņš ir diezgan paslēpts no acīm. Kaut arī ir liels. Šitā ir Bebrupe. Cik man zināms, vienīgā upe, kas ietek Lobas ezerā. Te viņa smuki izskatās tāda, lēna un tā, bet tepatās jau ezers ir aptuveni 300 metri. Un ziemā tas izskatās pilnīgi savādāk, es ziemā šeit, kad iet uz līdzekām ķer dzīvās, ko likt uz ūdens. Tā, Lobas ezers palika aiz muguras. Tagad es dodos austrumu virzienā uz Vecbebri. Laikam Vecbebri vai Bebri. Laikam Vecbebri pareizi. Redzēs, kas tur būs. Tā te jums būs dienas gudrība. Klausieties uzmanīgi. Apmēram 80. gados Lobas ezerā plānoja iegūt sapropeli, kas ir tāds nogulumi, kurus šķidrā veidā pumpē ārā sūknē ar baržām, ar sūkņiem ārā. Un tur bija aprēķināts, ka Lobas ezerā ir 8 metri biezs slānis praktiski visa ezera laukumā. Un bija doma, ka to visu varētu iegūt, vai vismaz daļu iegūt, tad to izmantot kā minerālu mēslus lauku apstrādē. Tālūk. Bet, to jau jūs paši varat informāciju pārbaudīt, cik viņa ir precīzi, bet, no galvas kaut ko tādu es atceros. Jā, bet tālāk par testiem viņa netika. Tur ezera krastā vēl ir saglabājušies, vismaz pirms vairākiem gadiem bija saglabājušies tādas milzīgas metāla mucas bunduļi, kur tika sapropels sūknēts iekšā, bet tālāk par tādu pilotu projektu tas viss neaizgāja. Un ezers netika pārvērsts par kaut ko citu, kā ir tagad. Jo iedomājieties, kur būtu, ja tur izsūknētu visus tos apjomus, kas tur ir iekšā sapropels. Tad būtu viņš pilnīgi savādāks izskatās. Šobrīd tam ezeram dziļums ir vidēji laikam metrs, bet praktiski metrs ir maz, kur pārsvarā zem metra. Un tāds tipisks saklais ezers.
braucu cauri vietai, kas saucās Skoliņa pietura. Iespējams, ka tā ir bijusi kaut kāda skoliņa. Ne? Forma ir tāda garena. Daudz augšā kārtējā paugurā stāvējā. Neskaitām tādu te augšā kaut kāds kapličs tur piebrauks to kastīties. Tā bija kapliča un arī sapratu, ka riteni un bišķi par iepu nolaidus. Kaut kur atsist vaļā un par taku. Parādīšu, kā tas notiek. Šitā. Nekāda vainīga. Šķidrums ir iekšā, tā kā, ja arī caurums, tad baigi nenākā. Uguns novērošanas tornis pašā kalna galā ierīkots un baigais skats jāpā. Gan jau no augšas viņš tur vispār visu redz. Redz bebrūs ūdens. Tā esam cauri, tālāk brauksim. Nē, reka ir tehnikums, ko es te. Uzpludinājums. Varbūt vecas dzirnams. Pa kreisi ērģi taisni Odziena. Mēs uz Odzienu. Tikko bija rakstīts, tur ir kartupeļu dumpja piemiņas vieta. Kaut kur pa kreisi ērģu virzienā. Ja Pērsas upē brauksim pāri. Kā mums viņa te izskatās? Šito jau var pa gabalu pazīt. Odzienas pils uz starp kokiem. Apbrauksim riņķī. Smukajai pilī. Lejā laikam bija kādreiz tas Odzienas alus darītava. Rekur
arī tāda pils brūzes. Bet tas jau ir ciet. Tas jau vairākus gadus nedarbojās. Tālāk brauksim pļaviņu virzienā, tā kā garām pļaviņām pa augšu un uz Jēkabpili. Tā no ceļa piesaistīja uzraksts autotehnikas kolekcija. Kaut kā nebija redzējuši šito. Kaut kas tur iekšā ir. Autotehnika daža. Te vēl daži eksemplāri. Gaida savu kāpu, cerams. Tālāk brauksim cauri mežam. Cerams, ka ceļš būs labs. Baigi smilšains. Nedrīz nogāžos. Aha. Braucam pareizi. Meži turpinās. Baigie kāpumi. Tā man baterija tikai 5% palika. Nu vēl kādu 1 vai 2 reizes pieslēgšos, bet nu tagad pēdējie 10 km bija atkal kādi 100 metri kāpums točna. Diezgan tādi interesanti. Lietus un saule, super. Reku man no muguras spīd saule un faktiski līst lietus. Varbūt, ka var redzēt. Vismaz nav tāda putekļi no mašīnām. Turpinu. Tagad esmu jau mazliet aiz pļaviņām. Vēl palikuši kādi apmēram 20 km. Tā uznāca vaigies gāziens. Višķi palīdz zem koka. GoPro beidzās. Mazliet ar telefonu vēl pafilmēšu. Kamēr stāvu. Kruspils stacija. Tā esmu Jēkabpilī. Vēl kaut kādi daži kilometri pa pilsētu un tad jau viss.